Čau visiem! Čau, mēs esam atpakaļ. Dosimies piedzīvojumā uz Sardīniju. Šobrīd mēs gan esam Spānijā, jo mēs šeit palikām pēdējos 3 mēnešus, visu ziemu. Un esam starp Alicanti, Valenciju, pilsētiņo Oliva. Mēs tagad dosimies uz Barcelonu. Mums jābrauc cik ilgi bija? 4,5 stundas. Un tad mums būs prāmis 12 naktī. Līdz nākamās dienas 3 dienā 15 stundas būsim jūrā. Ceru, ka viss būs labi, jo man nedaudz vurstamīgi. Bet tev redzēs, kā būs. Redzēs, kā būs, dodamies. Paula aizgāja mandarīnus lasīt. Nekur tālu netikām, piestājām pie mūsu mīļākā mandarīnu koka. Šeit, starp citu, vīzes bija Ziemassvētku laikā mandarīnos, bet nu jau raža ir beigusies, februāra beigas. Bet dažus vēl salasījām, pa ceļiem apēdīsim šie garšīgākie mandarīni, kādas vispār savu dzīvē smēdus. Kamēr braucam uz Barcelonas ostu, pastāstīšu, ko mēs darījām pēdējo mēnešu laikā. 3 mēnešus dzīvojām Francijas Alpos pie paša Montblāna, augstākā kalna Eiropā. Dzīve Alpos bija kaut kas tāds, ko abi vēlējāmies piedzīvot jau sen – miers, klusums un svaigais Alpu gaiss. Kā jau dzīvojot kalnos, mēs pat tiem arī ļoti daudz staigājām. Visvairāk palika atmiņā tieši šis hikings uz ledājiem. Tur bija tik iespaidīgi skati. Un gandrīz katru vakaru kalnu izgaismojās saulrieta gaismā. Dzīvojām ļoti mazā kalnu pilsētiņā, kur, ja labi varēja satikt pāris garām gājējus, izejot rīta vai vakara pastaigāt dzīvniekus, tur varēja sastapt biežāk, un Montblāna skats neapnika ne uz brīdi. Es jau sen vēlējos noskriet savu pirmo pusmaratonu, un Francijas Alpi ir perfekta vieta, lai tam sagatavotos. Francijas pilsētā Lionā skrēja savu pirmo pusmaratonu. Arvis izlēma man atbalstīt un skriet kopā ar mani. Šis nebija viņa pirmais pusmaratons, bet tik un tā bija izaicinoši. Atbalstījām viens otru un kopā sasniedzām finišu. Tas bija grūti, bet gandarījuma sajūta bija milzīga. Rudens šeit atvadījās ļoti strauji un ziema gandrīz jau bija klāta. Izlēmām doties uz siltāku vietu, uz Spāniju. 15 stundu brauciens līdz Spānijas dienvidiem un bijām nokļuvuši citā pasaulē. Novembra sākums, plus 23 grādi, saule un palmas, apkārt dzīvība un jautrība. Taču mēs sapratām, ka priekšroku tomēr dodam mieram un klusumam. Tāpēc atradām palikšanas vietu mazā piejūras pilsētiņā Oliva. Apkārt vienīgi mandarīnu koki un jūra. Jo sen vēlējāmies pamēģināt, kā ir pārziemot Spānijā, un to arī darījām. Pavadījām šeit Ziemassvētkus un sagaidījām jauno gadu. Kopā Spānijā nodzīvojām gandrīz 4 mēnešus, un tad nolēmām laiks doties nākamajā piedzīvojumā uz Sardīniju. Barcelonā! Esam ieradušies. Tagad brauksim kaut kur paēst, un pēc tam jau uz ostu jāskrien. Esam ostā, nevar saprast, kur jābrauc, kur jāiet. Ejam prasīt tagad. Izskatās, ka jātais check-ins, tā kā lidojot. Nu ko, viss kārtībā. Tikām pie biļetēm. Gribās ļoti ēst, te kaut kādu kafēnīs, paskatīsimies, kas te ir. Šausmīgs ēdens. Es nezinu, ko darīt. Es nokačāju Uber, varbūt pasūtīt kaut ko. Thank you, bye! Where are you from? Letonia. Thank you so much. Bye! Bye! Piri, tas ir tev. Mums ir lasis, mums ir saldē kartupeļi, falafela, dubultā salāta porcija un visāds mērcītes. Paskat, 20 minūtēs atveda mums ēst pat uz ostu Ubers, kā ļoti labi izdomājām. Labi aptīt! Gracias! Pusotra stunda līdz attiet brāmes, bet cikko sāksies jau uzbraukšana, to mēs nezinām, bet vajadzētu būt kaut kad drīz. Vispār ieteikums bija 2 stundas iepriekš, ka šeit jau jāierodās, jau jāstāv parkingā. Kā es domāju, ka mēs drīz brauksim virsmu un varēsim iet mūsu kaīti. Kaīti. Tas kāds maldīšanās par kuģi 10 minūtes. Esam klāt mūsu kaītē. 5 zvaigznes. Īstajā dzīvē kāds 2 zvaigznes. Skapis ir, plazmanēks ir, divāniņš, krēsla, galds, viss pavajag. Bolta. Spoguls. Kāda tik? Paskaties, Baks. Es varēs vērot, kā viņi sitās pret logu. Uz čektests. Cik labi būtu. Mēs jau sākam peldēt projām. Es tikko sapratu. Jā. Ko iekārtojāmies kaītē, taisamies uz gulētiešu, un ja ir 12 naktī, jau peldēsim līdz rītdienas 3 dienā, jāpeld 15 stundas no Barcelonas līdz Sardīnijas ostai Porto Torres. Pagaidām visi ļoti mierīgi, nekrata baigi, nešūpo, neko nejūtam, tā kā cerams, ka tā arī saglabāsies.
Arvis smējās par mani, man bija vienkārši tāds blondīnas moments. Mēs izgājām ārā, tur bija tik nenormāls vējš, un es ņēmu ārā telefonu no kabatas, un man aizlidoja istabiņas kartiņa. Vienkārši aizgāja pa gaisu. Bija divas, es paņēmu vienu un otru atstāju istabiņā, un Arvis man neko nesaka, un vienkārši stāvu šokā. Tas Arvis pateica, ka viņam ir otra kartiņa, viņš bija paņēmis otru. Kas tu neteici uzreiz? Izrādās šeit arī kā ir sporta zāle, tā kā gribētu paskatīties, kā tas izskatās. Tā kā darīt ir ko, var aiziet sporta zāli, var vienkārši kafejnīcā pasēdēt, var darīt kā mēs, nedarīt neko, vienkārši staigāt apkārt. Ir tikai 10 no rīta, tātad jāpald līdz 3. Ja nezinu, ko mēs tagad darīsim. Esam brokastis stāst. Brokastīs. Pēc guļus grīdas, tā kā var arī šādi ceļot. Var paņemt līdz savu matracu, vai segu vienkārši nomestēs kaut kur uz grīdas. Laikam tad tā var, jā, kā redzam. Mierīgi ēdam brokastis un pēkšņi sākās tā kā avārijas signāls un apmācības, ja kaut kas notiek, kā evakuēties, ko vispār darīt. Tagad mums uzlikt drošības vēstis, gaidām tālākos norādījumus. Neomalīgi tā ir brokastis un pēkšņi tāds signāls un jāskan ārā no istabiņas visiem. Perché lo facciamo la mattina, siamo al cellulare che ci Vienīgi tikai apmācības, tu nesatraucies. Visas ārkārtas situācijas apmācības ir beigušās. Kādu stundu reāli bija. Ko, cerams, tagad mierīgi varēsim paiet brokastis. Nebūs vairs uz savu. Esam gandrīz klāt. Formamos a los camiones pasajeros que van llegando al puerto del Controles. Esam most no prāmja, tagad dodamies vispiedzīvojamos. Mūsu nākamais galamērķis ir jau Airbnb, kur paliksim turpmāko mēnesi, tā kā dodamies turien. Pirmie iespēja par Sardīniju, cik te viss ir zaļš un tādi lauki un kalni. Iebraucām pilsētā Olbija, mēs dzīvosim viņai blakus. Paskatieties, kāds tas kāds pilsētā. Tāds milzīgs kalns fonā. Nu ko, tūlīt jau būsim klāt. Čau! Nāc iekšā. Nu ko, šis ir mūsu pirmais Airbnb Sardīnijā, kurā mēs plānojam palikt 1 mēnesi. Pilsētiņas nosaukums ir Pitolongu. Mēs paliekam pie pašas pilsētas Olbijas. Tā kā mums blakus liela pilsēta, bet šeit ir kluss un mierīgs. Mēs šo vietu izvēlējāmies, jo sporta zāle ir 7 minūšu braucienā. Vieta forša, ļoti zaļš viss. Putni visu laiku tā čivina un tik pavasarīgi sajūta. Ļoti skaista tāda atmosfēra šeit. Kā šodien plāns ir aizbraukt sporta zāli uz veikalu un tāda pirmā diena šajā pilsētiņā. Tā, un atbraucām uz sporta zāli. Ko citu darīt lietainā laikā? Sardīnijas ilgdzīvošanas noslēpums ir atklāts. 78 gadi. Rāda Arvim, kā jātrenējās, lai ilgi dzīvot. High five! Čau visiem! Mēs esam atbraukuši uz mūsu pirmo apskats vietu šeit Sardīnijā uz Cala Brandinci. Dodamies tagad uz pludmali. Šeit tāds parkings ļoti milzīgs. Varam iedomāties, kas te darās vasarā, kad daudz cilvēku izmājo šodien. Ir diezgan daudz mašīnu vietējiem. Es domāju, ka būsim vienīgie pa dažām dienām pirmā saulainā diena. Iespējams tāpēc, un šodien vēl svētdiena. Tāpēc vietēji arī šeit ir. Tā jau starp kokiem mēs nedaudz redzam pludmali un laikam nebūs tā kā Instagram versus reality. Redzēs bildēs, ir tik nereāli skaisti, tiešām kā Maldīvu salās. Un vienmēr tā, nevar būt, ka tā izskatās tā kā, tūlīt pēc redzēsim, tad ir vai nav.
Tu filmē mani. Es te izpildusi vielas emocijās. Ak, Dievs, cik skaisti. Nē, reāli skaisti. Es pilnīgi nedaudz tā saviņot sajūtos uz brīdi. Reāli izskatās tā kā bilde, dzīva bilde reāli. Cik ir skaisti vienkārši. Es tev uzticētu. Smiltis ir pilnībā baltas. Kur mēs vēl Eiropā esam redzējuši tik baltas smiltis kopā ar zilu ūdeni? Nekur. Pilnībā nevienā vietā Eiropā es neko tādu neesmu redzējusi, un mēs esam bijuši tiešām visur. Visalsā. Un es teicu, ja te būs tik skaisti kā Instagram bildēs, tad mēs iesim nopildēties šajā ūdenī. Un tagad mums ir jāiet. Bet ārā reāli ir augsti. Tas ir apmāns, ka spīd saule un ir zils ūdens, ir ārā tikai 14 grādi un tāds ziemeļu vējš šodien. Man jau ir augsti jakā un mums teikt jāiet peldēt no orienta. Mēs nopeldējāmies, kamēr viss skatās ziemas jakās uz mums, kā mēs te peldējāmies. Bija augsti. Sapratām to, ka tagad atcerēsimies šo dienu noteikti, jo tā pelde iedod tādas baigās emocijas. Sajūtas kā vasarā, vai ne? Tikai pa 20 grādiem mazāk. Stils? Jā. Pēc peldes šajā pludmalē izdomājām, ka vajadzētu kaut kur skaisti sagaidīt saulrietu. Kartē ieraudzījām interesantu vietu tikai 10 minūšu attālumā. Ziemā Sardīnijā bieži līst lietus, un iespējams tāpēc viss ir tik zaļš, liekas nekur tik zaļu zāli nekad iepriekš nebijām redzējuši. Šeit pie pašas pludmales, kur esam atbraukuši, arī satikām zirdziņus, kuri mierīgi pastaigājies savā nodabā un veidoja tik skaistu ainavu, un tad tie paši pienāca mums klāt. Forši, ka mums bija viņus ar ko pacienāt. Viņš ieklust taču. Viņš man grib iekost. Pats galvenais, kāpēc šeit atbraucām, jo pie pašas pludmales ir lieli ūdens rezervuāri, kuros dzīvo flamingo. Flamingo ir tik unikāli putni. Saulrietis apkārt lidinās flamingo, kas veidoja tik skaistu skatu, un tā ir iesācies mūsu Sardīnijas piedzīvojums. Jau nākamajā video iepazīstam tuvāk šo skaisto Itālijas salu. Tiekamies!